diezgan bīstami. Mēs vispār esam gatavi tādam milzīgam iebrukumam jūsu infrastruktūrai. Aizvācam no spēles vienu no Rīgas krastiem, vai mēs spējam nodrošināt visu ar otru Rīgas krastu. Nākamie 2 gadi būs ļoti grūti. Pētīju nesen, ko spēja uzbrucēji ar mākslīgo intelektu, un palika nedaudz bail. Nigērijas prinču vairs nepastāv. Dados notiek nevis pa vienu mērķi, bet izkliedēti pa vairākiem mērķiem vienlaicīgi. Tādu uzbrukumu pirmo reizi savā tīklā ieraudzīju 2 gadu atpakaļ. Kas notiktu reāli? Vienu dienu pazūd TET no Latvijas. Hipotētiski apstātos ļoti daudz, ja gandrīz viss. Turpinājumā sekos saruna ar TET valdes locekli un galveno tehnoloģiju direktoru Dmitriju Nikitinu. Viņa atbildībā ir viss, kas saistīts ar tehnoloģijām, tajā skaitā arī kiberdrošību. Pirms kādu laiku man atrakstīja TET un teica, ka viņiem ļoti patīk saturs, kurus veidoju, un labprāt atbalstīt manu kanālu. Kopīgi vienojāmies, ka varētu uz sarunu uzaicināt Dmitriju, jo viņš ir ļoti pieredzējis un zinošs kiberdrošības jomā. Paldies, TET, par atbalstu un ķeramies pie sarunas. Man ir šitāds telefons, un es viņu gribēju notestēt, kā tas strādā, bet es sapratu, ka man nemaz nav šitādi spraudņi. Jūs vēl vispār velkat šitās vecās telefona līnijas? Pieprasījums pēc vecajām telefona līnijām, fiksētām telefona līnijām no privātajiem klientiem samazinās. Ja klients pieprasa, mēs, protams, ievelkam jaunu savienojumu, bet tas vairs nav tāds klasiskais telefona savienojums, kā bija iepriekš 90. gados pa varu vadu. Tagad visi pieslēgumi ir voice over IP. Runājot pa varu vadu. Man ir arī šitāds VF telefons. Kāda būtu reāla iespēja šito vēl dabūt pie dzīves? Šāds telefons vairs nestrādās. Šis ir analogais telefons, un mūsdienu tehnoloģijas vairs neatbalsta šo savienojumu. Bet es skatījos statistiku, ka joprojām daži procenti Latvijas iedzīvotāji izmanto šos stacionārus telefonus. Tie ir palikuši vecie klienti vai kāds jauns grib? Vai ir kaut kāda iegūma vispār no štāda? Kāda daļa klientu izmanto, tāpēc, kad viņiem ir vecais numurs, viņi turpina zvanīt arī draugiem, paziņām. Kaut kāda klienta izmanto priekš kaut kādām biznesa aktivitātēm. Biznesa klienti diezgan aktīvi izmanto stacionāros pakalpojumus. Tā kā noteikti ir vēl cilvēki, kas ļoti aktīvi izmanto. Kas ir tie jūsu biznesa klienti? Kam jūs par piegādājat savus pakalpojumus? Starp mūsu biznesa klientiem es teiktu, ka puse vismaz Latvijas uzņēmumu ir mūsu klienti dažādu pakalpojumu. Un mēs sākam ar pašiem lielākajiem. Man liekas, no top 100 Latvijas uzņēmumiem 95 ir mūsu klienti. Un arī mazais bizness ļoti aktīvi pērk dažādas mūsu pakalpojumus. Visiem TET asociējas, ka tas ir tikai telefons vai tagad arī televīzija, bet jūs noteikti daudz vairāk pakalpojumus piegādājat. Kas ir tie pakalpojumi, ko jūs klientiem piegādājat? Mūsu pakalpojumu portfelis ir izaudzis tik liels, un, protams, ka pašlaik slavenākais mūsu pakalpojums ir internets, kas, es teiktu, labākais Latvijā. Uz doto brīdi optiskais internets, bet tālāk ir datu centra pakalpojumi, mākonis, kiberdrošības pakalpojumi, dažādi IT uzturēšanas pakalpojumi. Protams, ka priekš privātajiem klientiem tā ir izklaide, televīzija, dažādos formātos. Gan mēs piedāvājam gan TET Plus televīziju, gan HBO, gan Netflix. Tā kā pakalpojumu klāsts mums ir ļoti liels. Bet TET sanāk, ja jūs apkalpojat tik daudz Latvijas uzņēmumu, sanāk, ka jūs principā esat galvenie, kas ir svarīgākais, kas mums ir drošībā, vai ne? Ja kaut kas ar jums notiek, tad mums ir reāli slikti Latvijā. Internets tagad visam ir pamatā. Mūsu dzīve ir ļoti stipri balstās uz internetu. Un, ja mēs paskatāmies, piemēram, uz mobiliem torņiem, viņi arī ir pieslēgti optiskajam internetam. Tas ir pats labākais, kas var būt. Mobilie torņi izmanto jūsu internetu? Absolūti lielākā daļa mobilo torņu ir pieslēgta pie optiskā tīkla. Vai mūsu, vai kāda cita, bet mobilais internets strādā caur optisko savienojumu. Šis ir interesanti. Es nebiju iedomājies, skaidrs, viņam kaut kā internets ir jādabū. Tad jau īstenībā diezgan bīstami. Mēs vispār esam gatavi tādam milzīgam kaut kādam iebrukumam un uzbrukumam jūsu infrastruktūrai, piemēram?
Mēs visu laiku pārskatām, ko mēs darām priekš drošības, lai mūsu tīkls būtu nepārtraukts, lai mums būtu kaut kādas redundances opcijas. Ja pazūd viens savienojums, tad pārslēdzās uz otru savienojumu. Un, tad, kad sākās piemēram karš Ukrainā, mēs arī skatījāmies, kas tur notiek. Izdarījām daudzus secinājumus, sākam arī pielāgot savu tīklu potenciālajiem scenārijiem, kas bija Ukrainā un kas varētu būt pie mums. Kas ir vispār? Kas notika reāli? Vienu dienu pazūd TET no Latvijas. Ko tas nozīmē Latvijai? Nu, tādas iespējas, es teiktu, nav. Kad viss varētu pazust vienlaicīgi, citādi mēs slikti darām savu darbu. Bet hipotētiski, ja mēs izņemam vienkārši TET ar visu infrastruktūru ārā no Latvijas, tad apstātos ļoti daudz, ja gandrīz ne visi. Visi kritiskie servisi, banku pakalpojumi, medicīnas iestādes, tas viņiem savienojumu nodrošina mūsu tīkls. Bet runājot par Ukrainu, ko jūs īsti iemācījāties vispār no Ukrainas pieredzes? Vai viņi vispār dalās ar informāciju, kā aizsargāt savu infrastruktūru? Viņi dalās ar notikumiem, kas pie viņiem notiek, un plus arī publiski var redzēt, kādi bija piemēram mērķi uzbrukumam. Viens no tādiem momentiem, kas lika mums aizdomāties, bija, man liekas, februāra beigās. Tas bija aptuveni nedēļa, kad sākās Krievijas iebrukums, un tad Iskanders trāpīja Kijevas TV tornim. Tad mēs sapratām, visticamāk, ka pastāv tāda iespēja, ka tiks mērķēts par kritisko infrastruktūru. Tad mēs sākam domāt, ja mēs izņemam šo objektu, kas notiek? Viss strādā vai nestrādā? Ja piemēram, pazūd viens no Rīgas krastiem, aizvācam no spēles vienu no Rīgas krastiem, tad vai mēs spējam nodrošināt visu ar otru Rīgas krastu? Nākamais solis bija, Rīgas nav. Kā mēs nodrošinām pakalpojumus, ja piemēram neņem vērā Rīgas tīklu. Un otrs ir par datiem. Iepriekš bija tā, ka, lai nodrošinātu stabilus pakalpojumus un sistēmu darbības nepārtrauktību, ir tāds termins georedundance, kad tev dati un sistēmas ir izvietotas dažādās vietās, un ja kaut kas notiek, tad pārslēdzās uz otru vietu. Miera laikos tas ir Latvijā. Viens Daugavas krasts un otrs Daugavas krasts. Pietiekama georedundance, dažādi elektrības savienojumi, dažādi optiskie savienojumi, visi ir nodrošināts. Ja mēs paskatāmies nedaudz tālāk, ja piemēram ir kaut kāds kara laiks, tad georedundance jau nozīmē kaut ko citu. Tad ir jāskatās arī par to, ka kritiskie dati ir jāpaglabā kaut kur ārpus Latvijas. Tad tas, ko mēs arī ieviesām, kad mēs dublējam savus datus, savas sistēmas ārpus Latvijas datu centros. Ja gadījumā kaut kas šeit notiek. Un kā ir, piemēram, viens ir skaidrs, reāli ar raķetēm, piemēram, šaut. Otrs ir, ko mēs arī redzam Ukrainā, tā ir dažādu veidu digitāli uzbrukumi un, protams, lielākoties sociālā inženierija. Jūs pret tādiem uzbrukumiem arī gatavojaties? Droši vien, vai ne? Jā, mēs visu laiku pārskatām savu tīklu nepārtrauktību un skatāmies, piemēram, priekš tiem pašiem atteicis uzbrukumiem, DDoS, ko mēs varam darīt, kā uzlabot pakalpojumu, jo tie nāk visu laiku. Un, mums arī ir diezgan daudzi klienti, kurus mēs aizsargājam pret DDoS uzbrukumiem. DDoS uzbrukumi arī visu laiku attīstās. Ja, piemēram, ir tāds termins carpet bombing, kad DDoS notiek nevis pa vienu mērķi, bet izkliedēti pa vairākiem mērķiem vienlaicīgi. Un, mēs šādu uzbrukumu pirmo reizi savā tīklā ieraudzījām laikam 1,5 gadu atpakaļ. Un bija tāds, tātad jauns uzbrukums. Tagad lielākā daļa uzbrukumu notiek tieši ar carpet bombing metodi, kad, lai nogāztu vienu mērķi, piemēram, uzbruk bankai, un tad nešauj tikai pa vienu mērķi, bet šauj apkārt, lai aizsargāties ir grūtāk. Un tad mēs visu laiku pielāgojam savus sistēmas, skatāmies, kā efektīvāk varētu pasargāt tīklu. Par sociālo inženieriju, tas ir, man liekas, katram uzņēmumam vajadzētu būt ikdienas higienas sastāvdaļai. Darbinieki ir jātrenē, jāskaidro, kā atpazīt phishing e-pastus, jāsūta viltus phishing, lai darbinieki jau pievērš uzmanību kaut kādām pazīmēm.
Un to mēs darām arī priekš sevis, priekš saviem darbiniekiem ikdienā, un arī klientiem piedāvājam kā pakalpojumu tādus phishing testus. Un jāsaka, ka mēs, kad sākām, piemēram, pirmais phishing tests, tas bija diezgan sen, man liekas, 3 vai 4 gadus atpakaļ, uzklikšķināja un iekrita 60% darbinieku. Jā, klasika. Un pie tam IT cilvēki arī ļoti daudz iekrīt. Visi pēc kārtas, tāpēc, ka nebija tāds awareness cilvēkiem, un tad visi spieda, visi pēc kārtas. Un, tagad tā aina ir pavisam savādāka. Mums regulāri tur vienreiz, divreiz mēnesī tiek sūtīti pikšķerēšanas e-pasti, un tad darbinieki jau skatās un atpazīst kaut kādas pazīmes, ka okay, šis ir phishing e-pasts, šo mēs neaiztiekam, reportējam un viss kārtībā. Tad sanāk, ka jūs saviem klientiem piedāvājat ne tikai tur kaut kādas digitālas pakalpojumus, tur internetu vēl kaut ko, bet arī viņus apmācāt, ja? Jā. Arī veicat kaut kādus iebrukumu testus, kaut kādus penetration testus? No drošības pakalpojumiem mums ir diezgan liels klāsts. Mēs veicam auditu, gan dokumentācijas, gan sistēmu auditu un atbilstību likuma prasībām. Arī penetration testi ir mūsu pakalpojumu klāstā. Phishing, SOCs, Security Operations Centers arī. Drošības politiku jūs arī izstrādājat? Varam arī to izdarīt. Jā. Kā ir, piemēram, daudzos uzņēmumos, un tā ir milzīga problēma, darbinieks izmanto vienu to pašu telefonu gan darbam, gan privātiem. Kā vispār jūs to skatāties no drošības politikas? Jūs parasti mēdzat teikt, ka nē, tā nevar tomēr lietot, vai tomēr jūs, un ja jūs ļaujat, ja jūs iekļaujat tādus punktus drošības politikā, vai jums ir kaut kāda speciāla noteikuma, kā tad būtu jālieto tā uzņēmuma ierīce? Jaunā programmatūra atļauj nodalīt vienā telefonā darba aplikācijas no privātajām aplikācijām, kā viņas nesaskarās. Un darba aplikācijas ir atsevišķā konteinerī, un viņas nav pieejamas. Respektīvi, tur ir tāds China wall starp viņiem. Un, līdz ar to tas, protams, nav labākā prakse. Ideālajā pasaulē katram pielietojamam ir savs telefons, bet reālajā pasaulē vienu telefonu lietot pilnīgi normāli. Ja ir pareizi izstrādāts uzņēmuma politikas pārvaldības rīki, tad tas ir salīdzinoši droši. Bet jums arī ikdienā droši vien ir saskara ar krāpniekiem, ar to otru pusi, vai ne? Jūs redzat, kā viņi strādā, kā jūs viņus redzat, ko jūs redzat no viņu darbībām, kas varbūt ir kaut kādas inovācijas, kurā virzienā vispār iet visa sociāla inženierija, krāpšana un vispārējais. Tas, kas ir populārākais pēdējā laikā tieši no pikšķerēšanas ziņas, tad agrāk bija tā, sāksim ar to, ka Nigērijas prinči vairs nepastāv. Neviens vairs nesūta, tu esi laimējis miljonu un tā tālāk. Tas, ko dara krāpnieki tagad biznesa vidē, tad izmanto mākslīgo intelektu, un tad tavs LinkedIn profils tiek nolasīts, kur tu esi uzstājies. Tad tiek apskatīts, kādas ir uzstāšanās tēmas, vēl kaut ko. Un tas e-pasts, kas atnāk tev, jau ir tā pielāgots, ka tu tici, ka tas ir partneris vai kaut kāds potenciālais klients. Un tad tu spied virsū tam linkam. Nākamais joprojām ir tā, ka mēģina nozagt paroles, bet arvien vairāk izplatās tas, ka tiek mēģināts pārņemt sesijas tokenu. Respektīvi, tu ienāc, akceptē, uzspied accept, un tad uzbrucējs pārņem tavas sesijas tokenu. Tas nozīmē, ka viņam nav vajadzīga parole, viņam nav vajadzīgs multifaktoru autentifikācija ar vienu klikšķi. Tu vienkārši atļauj pārņemt savu sesiju uzbrucējiem. Jā, te jāpaskaidro cilvēkiem, kad restartē datoru, ka jūs iet savā Facebookā vai e-pastā vai kaut kur, jums neprasa vēlreiz paroli. Tas ir tāpēc, ka jūs ievadījāt jau visu savu autentifikāciju pirms tam, un uz jūsu datoru tiks saglabāts sesijas tokens, un tā ir principā kā tāda ļoti gara parola. Nākamreiz atverot šos servisus, no jūsu datora tiek nosūtīta šī garā parola, jeb sesijas tokens, un tas, ko es arī redzu vairākās drošības konferencēs, kurās jau bija, top tēmas visu laiku ir šis session hijacking, jeb sesiju pārņemšana, kas visi šobrīd par to satraucās un domā, kā ar to cīnīties. Un tad arī jūs droši vien tagad jau pamanāt, ka tas saviem biežāk notiek, vai ne? Jo man arī klienti daudz jau raksta, ka viņiem tiek Gmails nozagts un vēl tur visādi konti. Un
Kas ir tāds trakākais, kas jums ir? Jo jums klienti droši vien ziņo par tām krāpšanām, un jūs pēc tam tos incidentus kaut kā risināt. Kas ir tāds, ko tu redzēji tā kā trakāko vai interesantāko, ko tu nebija redzējis? Nu, mūsu pieredzē ir bijuši dažādi gadījumi, un uzņēmumi ir zaudējuši diezgan lielu naudu, kas mērām simtos tūkstoši. Un parasti šos gadījumus publiski neviens nereportē, kaut kā baidās. Kaut arī, manuprāt, tā ir laba mācība visiem. Jo vairāk uzņēmumi sāks runāt par to, ka viņus uzlauza, jo lielāks awareness parādīsies par to, un cilvēki sāks aizdomāties. Jo parasti mēs jau sākam domāt par to, ka jāuzlabo kiberdrošība, pēc tam, kad mūs jau uzlauza, mēs esam zaudējuši naudu. Bet mūsdienu apstākļos, tad, kad AI attīstās, mākslīgais intelekts attīstās tik ātri un uzbrucēji pielieto tos rīkus diezgan plašā mērogā, domāju, ka mums visiem jāsāk domāt jau, kā mēs izglītojam savus darbiniekus un paši sevi. Ir bijuši jums gadījumi, jo es esmu dzirdējis tikai, bet pagaidām es vēl neesmu, un man ir arī stāstījuši par tādiem gadījumiem, bet es vēl neesmu redzējis nevienu reālu gadījumu, kad zvana video zvanā un ar dziļviltojumu ir viltot balss, viltots video un liek, piemēram, darbiniekam kaut ko izdarīt. Video zvanā mūsu laikam pieredzē nav bijis. Ir bijis kaut kas līdzīgs, kad zvans no pazīstama cilvēka, tieši balss zvans. Bet pasaulē, ir, cik saprotu, bijuši daudz gadījumu, kad uzņēmuma bankas finanšu direktors zvana un dod instrukcijas, kur ko pārskaitīt un kā. Jā, crazy. Un, man bija reāls gadījums. Vismaz cilvēks ļoti uzticams teica, ka viņam uzņēmuma vadītājs zvanīja video zvanā un 3:00 naktī. Viņš saka, nē, kaut kas nav kārtībā. Viņš nolika. Un pēc tam zvanīja uz īsto numuru, un tur saka, tu man tikko zvanīji? Nē, WhatsAppā. Nē, es gulēju, neesmu zvanījis. Tad likās, wow, kaut kas tāds jau arī līdz Latvijai atnāk. Tas, ko šie uzbrucēji parasti izmanto, ir tāds steidzamības faktors, ka kaut kas ātri jāizdara, tur ir ātri jāakceptē, ātri jāuzklikšana, ātri jāievada. Un, steiga nekad līdz kam labam nenoved. Līdz ar to visos šajos gadījumos, ja mums parādās ideja, ka šis varētu būt kaut kāds nelikumīgs, tad vienkārši jānopauzē un ļoti pareiza rīcība, ka piezvana vienkārši tam cilvēkam un viss. Un tad tā situācija atrisinās. Ko cilvēks varētu darīt šajā visā, lai kaut kā sev pasargātu? Uzņēmuma darbinieks, neuzņēmuma darbinieks, ko cilvēkiem vajadzētu pašiem darīt? Pirmkārt, darīt visu ar prātu. Ja mēs tā nedarīsim, tad neviena rīki nepasargās. Protams, kad ir arī dažādi rīki, kas pasargā no iespējamiem phishing uzbrukumiem. Problēma, ka viņi visi ir par maksu. Un tas, izņemot DNS ugunsmūru, bet pārsvarā visi būs par maksu. Tam liekas tā, mēs gribam aizsargāt cilvēks, bet antivīrus ir dārgi, paroļu menedžeri, ja grib pilnas, visas funkcijas ir dārgi. Redzam, mums, piemēram, mēs satura filtrāciju esam visiem klientiem ieviesuši bez maksas. Mēs salīdzinām klientu pieprasījumus pret tādām nelikumīgām lapām vai kaitnieciskām lapām. Un tagad visiem klientiem tiek paziņots, nobloķēta sesija un paziņots, ka šī ir kaitnieciska lapa. Un cik aptuveni dienā jūs bloķējat? Tur iet kopējais skaits miljārdos mēnešos un mēnesī. Tur diezgan liels pieprasījums skaits. Bet, ja mēs runājam par rīkiem, kas ir par maksu, jā, bet priekš sirdsmiera, piemēram, mums ir tāds kiberdrošības pakalpojums, un ja mēs runājam par veciem cilvēkiem, par bērniem, tad tas dod papildus sirdsmieru. Es, piemēram, savai mammai esmu uzlicis, un es zinu, ka, ja būs kaut kādi krāpnieki, kas mēģinās izvilināt, viņi bloķē krāpnieciskos zvanus, SMS linkus, visus krāpnieciskos. Es vismaz guļu nedaudz mierīgāk naktī, jo mana mamma diezgan daudz pavada laiku internetā. Līdz ar to kaut kāda papildus aizsardzība no tā rodas. Es regulāri veidoju video par kaut kādām krāpšanas schēmām, ko es atrodu, ko man noziņo. Kā tev liekas, tas ir reāli efektīvi tādā veidā cīnīties pret krāpšanu?
tur ir jābūt kompleksiem pasākumiem, jo tāpat arī par tiem krāpšanas zvaniem. Viens mums pašiem jāuzmanās, otrs ir papildus rīki, un trešais arī paši operatori tagad daudz ko dara. Mēs kopā ar mobiliem operatoriem arī izstrādājam dažādas sistēmas, mehānismus, kā pasargāt un nobloķēt vispār tos zvanus. Iepriekš mums bija tā, ka mums ļoti labi darbojās monitorings. Ja ir kaut kāds netipisks zvans, kas ilgst ilgāk nekā parasti tas klienta zvans, tad mums izspīdināja sarkanais karoks, un tad mēs sadarbojamies ar policiju. Un arī vairākie naudas muļļi tika aizturēti. Bet zvans tas ir uz šādu telefonu, jā? Ja? Nu, tas, ko mēs varam darīt, ir aizsardzība mūsu tīklā. Respektīvi, katrs operators rūpējās par saviem klientiem maksimāli. Jūs sadarbojaties ar citiem telefonu operatoriem? Ja? Redziet, kā ir. Tad noziedznieki spufo tos numurus, respektīvi padara viņus it kā redzamus no Latvijas, kaut arī realitātē tiek zvanīts no ārzemēm. Un liela problēma, piemēram, ir tāda, ka operatori nezina, vai varbūt šis numurs atrodas roamingā, kāds ir izbraucis uz ārpasauli, un līdz ar to tad, uzticami nevar nobloķēt. Tagad visi operatori sadarbojās savā starpā, lai maksimāli atrisinātu šo problēmu un pasargātu klientus. Tieši par to es arī gribēju jautāt, vai mobilo telefonu operatori jums sniedz šo informāciju, vai šis klients tiešām atrodas ārzemēs, vai viņš tikko pirms minūtes pieslēdzās pie Latvijas torņa? Tur ir tagad kopējā sistēma, kur visi operatori pie šī strādā. Un kā vispār izskatās tā kiberdrošības nākotne 5-10 gadu laikā? Kurā virzienā tas viss aizies? Būs sliktāk, labāk? Kādas būs varbūt kādas tehnoloģijas krāpnieku pusē attīstīsies? Jā, nākamie 2 gadi, manuprāt, būs tādi ļoti grūti. Un tad, kad es pētīju nesen, ko spēj uzbrucēji ar mākslīgo intelektu un kādus rīkus viņi izmanto, tad man palika nedaudz bail. Tāpēc, kad viņi izmanto pilnīgi visu, kas ir pieejams, sākot no phishing, automātiskā skenēšana, automātiskā uzlaušana un tā tālāk. Protams, ka parādās ar vien vairāk rīku, kas spēj aizsargāt arī, kas balstīti uz mākslīgo intelektu. Bet lieta tāda, ka tas adopcijas periods ir daudz ilgāks uzņēmumiem. Uzņēmumi ir ieguldījuši kaut kādus 100 000 iepriekšējā rīkā, un tagad viņam vēl ir jāiegulda 100-200 000 jaunajā rīkā. Tad visi jāpārkonfigurē. Tas ir liels projekts. Līdz ar to tur ir kaut kāda aizture. Un kamēr tā aizture notiek, tas daudziem uzņēmumiem būs pāris gadi, tie būs tādi trakie rietumi, kur kauboji šaudīsies uz ielām. Un uzbrucējiem būs diezgan daudz iespēju pa šo laiku izmantot situāciju. Un kā vispār Latvija izskatās uz pasaules fona? Kur mums ir sliktāk, labāk, vidēji? Es teiktu, ka kopumā varbūt mēs esam pat diezgan labā situācijā uz pasaules fona. Un dēļ tā, ka mēs atrodamies pierobežā ar Krieviju, un mēs esam tādā hibrīda kara situācijā diezgan ilgstoši. Daudz uzņēmumi ir sapratuši, ka ir jāpievērš daudz lielāka uzmanība arī kiberdrošībai. Bet, mums ir kur strādāt noteikti, jo daudzi joprojām domā, ka hei, šis nav par mani, es jau tur esmu mazs uzņēmums, nevienam neesmu vajadzīgs. Un tad mēs attopamies tikai tad, kad visi serveri ir nokriptēti, es nevaru pastrādāt, nevaru izsūtīt preces, un tad mēs sākam domāt. Ir kaut kas, ko likumdevēji arī var palīdzēt, lai mainītu? Piemēram, tikko likuma projekts par to simtkaršu reģistrēšanu. Kā tev liekas, tas uzlabos kaut ko? Es domāju, ka kaut kādu zināmu drošību tas iedos, jo vienkārši nevarēs nopirkt kaut kādiem simtiem simtkaršu. Vienkārši tāpat, bet noteikti no likumdošanas viedokļa arī ir kaut kādi uzlabojumi un MK noteikumi, kas nesen iznākuši, tad arī spiež uzņēmumus, vismaz lielos uzņēmumus, domāt vairāk par savu
drošību tiem uzņēmumiem, kas jau iepriekš to darījuši. Tas neuzliek nekādu papildus slogu, jo viņi jau bija. Mūsu gadījumā mēs laikam bijām par kaut kādiem 95, 97% gatavi. Tur mazas nianses bija jāievieš. Bet likums, kā, likums nav universāli atbildīgs. Jā, protams. Bet ir tāds teiciens, ka, ja tu beidz no lāča, tad tev nav jābūt ātrākam par lāci, bet jābūt ātrākam par savu draugu, kurš arī bēg no lāča. Lai cik tas cīniski nebūtu, bet skaidrs, ka mēs nevaram pilnībā atvairīt visus uzbrukumus, bet ja mēs būsim spēcīgāki kiberdrošības ziņā par citām valstīm, tad, lai cik stulbi tas nebūtu, bet uzbrucēji ies uz tām valstīm. Jā, mēs zinām, ka tā ir kombinācija starp atbildību biznesa sektorā un privātajā sektorā. Varbūt esi lasījis, ka Amerikā bija diezgan liela šumēšanās, laikam 2 nedēļas atpakaļ, kad viņi konstatēja, ka Krievijas spēcdienesti uzlauza tur mājas un mazā biznesa rūterus, pārvirzīja DNS pieprasījumus uz savu serveri un tādā veidā ievāca informāciju, filtrēja un izmantoja ļaunprātīgiem mērķiem. Un tas ir arī par to, kā es ikdienā rūpējos par to savu drošību. Piemēram, mēs sadarbojamies ar CERT un regulāri izsūtām klientiem informāciju par ievainojumām iekārtām, lai klienti salabo. Nevar teikt, ka klienti ļoti, ļoti ātri to izdara. Daudziem klientiem mums nākas sūtīt vairākas reizes šos atgādinājumus par to, ka tava ierīce ir drošībā. Viens ir, protams, ka viņi var tikt izmantota uzbrukot citiem, kas vidējiem latvietim varbūt uzbruks citiem, bet var apdraudēt arī tavu personīgo drošību. Tu vari pazaudēt savus datus, kontus vai vēl kaut ko tādu. Šis, starp citu, ir ļoti labs punkts arī par to, ka ja uzņēmums nav būtisks, būtiskais tas uzņēmums Latvijā vai vēl vairāk kritiskā infrastruktūra, tad šobrīd ir tā, ka noziņo viņam par kādu ievainojumību, un viņam nav pienākumu labot, kas ir, manuprāt, pilnīgs stulbums. Un šis gan būtu tas, ko varētu pieņemt likumā, ka, ja tu esi pietiekami liels, un ja tu esi vidējs vai liels uzņēmums, tev būtu jārēģē, jo tas jau ir risks arī Latvijai. Ja mums sāktu kaut kādus uzņēmumus, kuri, piemēram, izplatīja informāciju, piemēram, kaut kādas ziņu portāls vai vēl kaut ko, ja viņiem atklāja ievainojumības un viņi tās nelabo stundā X, kuras ceru, ka nepienāks, tas ir reāls apdraudējums visiem, jo tur var sākt izplatīt dezinformāciju. Un līdz ar to tas ir viens tāds punkts, manuprāt. Un forši, ka jūs informējat arī, jūs tā vienkārši visu laiku skenējat, kas notiek Latvijā vai tikai saviem klientiem, vai kā jūs? Tas ir sadarbībā ar CERT. Šī ir automātiska sistēma, kad CERT skenē iekārtas Latvijā, paziņo par to, ko viņi ir atraduši. Ir kaut kāda daļa informācijas, ko mēs paši ievācam, un tad sistēma automātiski izsūta visiem klientiem paziņojumus. Skaidrs. Labi, es jums novēlu padarīt Latviju par vēl drošāku vietu, un paldies tev par sarunu. Paldies!